Ok, nu aiziet biznesa blenders atkal studijā. Hello. Vai ne? Tā, par ko mēs pagājušajā runājām, tu atceries? Es īsti arī vairs ne. Jā. Mēs runājām par ētisku pārdošanu. Jā. Par to, kā ir pārdot ētiski vai neētiski. Kaut kāds varbūt tev jaunas idejas radušās, vai varbūt piemērs šīs nedēļas laikā, kas bija šajā tēmā. Jā, viena ideja ir, zini, kas man ir tik besī. Zini, kā mēs sāksim vienmēr šo sarunu, kas mairim besī? Jā, vienkārši ir tādi speciālisti, un man tādi besī speciālisti. Tagad tu aizved, pieņemsim, vienalga, tu aizved mašīnu, teiksim, uz remontu, vai tu paņem kaut kādu, nezinu, tu ej pie zobārsta, tu aizies pie citu zobārsta, vai tu ej pie koča, un tad tu aizies pie citu koča, un viņš vienmēr stāsta, ka viņš ir viskrūtākais, vislabākais kočs pasaulē. Un visi iepriekšējie, ar kuriem tu esi strādājis, ir pilnīgākie lohi. Ok, jā, tas ir pilnīgi neētiski, jā. Man besī, un tādā veidā, un tā, tas speciālists, ja tas eksperts, kurš tam klientam mēģina pārdot, pieņemsim, nezinu, tu aizini to pašu mašīnu uz servisu, un viņš tur skatās apakšā un stāsta, ak, Dievs, te galīgi nepareiz taisīts. Pie kā tu viņu vispār taisīji? Ak, kungs, kāds muļķis tev šito visi skrūvēs? Un tas pats arī attiecās uz, piemēram, uz tiem pašiem zobārstiem. Te galīgi sauz, te visi apārtais no sērijas. Man liekas, ritīgi stulbi, ka cilvēki tā dara. Ko tas par tevi liecina kā par cilvēku? Ka tu vienkārši, ka tu nodirsi citus un stāsti, cik viss citi slikti, un tādā veidā tu mēģini parādīt, kāds tu nenormāli krūts eksperts esi. Jā. Tad, man liekas, arī labi, visu var norakstīt, laikam, uz padomu laiks domāšanu, bet, ētisks šajā ziņā būtu, man liekas, pastīties, ok, mums šeit ir jāstājas tas un tas un tas. Kā daram? Daram A variantu, daram B variantu. Jā, vienkārši. Nav jau nekāds ļoti liels jēgas par to iepriekšējo. Izņemot, ja zin, kā ir klients atnāk un viņš grib pasūdzēties, un tad jūs, tā kā jums ir tas izveidojās saikne, tāpēc, kad jūs, tā kā tāds pasūdzēšanās notiek. Jā, es parasti izvairos arī no tādas sliktas runāšanas. Man ir tik daudz klienti teikuši visādas interesantas lietas par citām aģentūrām, ar kurām viņas ir strādājuši, vai ne? Bet es tāpatās izvēlos vienkārši labāk paklusēt. Varbūt citreiz kaut kādu komentāru pasaka, jā, tev vajadzēja tā darīt, tev varētu šitā darīt, bet ne tā, ka es tur kaut ko Dievs, vai, cik tev viss sūdīgi, cik tev viss slikti ir. Īstenībā tas nemaz baigi daudz nepasaka par to klientu arī, labas lietas, tāpēc, ka, iedomājies, klients jau izvēlējās viņu strādāt. Tas nozīmē, ka tu arī esi, tu pats neesi kompetents nemaz izvēlēties speciālistu. Jā. Arī man ir arī tā bijis, ka, zin kā, bišķiņ jau dažreiz interesē, kā tev tur pie tā cita gāja, bet tādu varbūt, zin kā, uz pusteikumu, jo nevar, protams, ielīst tajās detaļās, un jo savādāk, zin kā, tas arī, protams, nav ētiski, un nav arī forši nevienam, ne otram, ne tam klientam, ne sev. Bet, par pārdošanu es tev varu uzreiz iedomāties. Jā, Pāris gadījums. Tas ir mans vienkārši novērojums un ieteikums vienkārši cilvēkiem. Tā nav smuka, tā nav labā prakse. Nestāstīja. Zini, kā katram ir plusi un katram ir mīnusi. Vienalga, kurā nozarē būs produkti, kuriem būs plus, kuriem būs mīnus. Ja tu stāsti, cik nenormāli viss sliktam iepriekšējiem speciālistam, kurš strādāja, vai kurš tev tur, nezinu, kaut ko laboja un tā tālāk, un kāds tu tagad būs superstārs, pagaidi 2-3 mēnešus, arī tev izlīdīs ārā kaut kādas lietas, kuras tam, kuras nesapasēs vai būs kaut kādi, mīnusi. Vienkārši katru reizi, kad, zin kā, es sāku strādāt ar klientiem, ar kaut kādām kampaņām un ar tādām lietām, es jau redzu, ko iepriekšēji darījuši. Un tagad arī man ir tādi klienti, kuri strādā ar citām aģentūrām, un tad viņi to pašu uz mani, tā kā atpakaļ. Visu laiku tas viens, kas ir uz priekšu, tas ir viskrūtākais, vislabākais, vissuperīgākais eksperts tur pasaulē no sērijas. Un man liekas, ka tas mainās tikai laika, kad klients pats sāk tās visas lietas saprast un augt, jo kamēr tev tie visi eksperti stāsta visus šos brīnumus, tu jau viņus visus pieņem kā patiesību. Protams. Es dzirdēju par to halo efektu. Nē. Kas ir halo efekts vispār?
in general. Halo efekts ir tā, ka viņš strādā uz abām pusēm, bet tas labais variants, ja labais piemērs ir tāds, ka, piemēram, es kā Mairis jau visu laiku runāju, teiksim, par pārdošanu, par mārketingu, par tādām lietām, un tu sāc pieņemt, ka, šitais čalis kaut ko rubīja, ja? Un tad, un vienā brīdī vienkārši tu sāc domāt, ka man viss kaut kas cits arī sanāk. Jo tāpēc, ka es tikai tajā vienā savā nozarē esmu, labs eksperts. Un tad, un man virs galvas tikai, tev tikai rodās tas ķipa halo efekts par mani kā par ekspertu vai par citiem arī, speciālistiem, ka viņam jau viss sanāk, ja jau viņam sanāk tik labi, teiksim, tur, nezinu, mārketings. Kā piemērs vienkārši. Tas pats arī tev, pieņemsim, tavā nozarē vienkārši. Droši vien, kad ja jau Monta kočo, ja jau Monta dara to, ja jau Monta dara šito, tad droši vien viņai arī sanāk tas un tas. Tā kā cilvēkiem ir tas halo efekts. Un tas arī strādā uz otru pusi, kad, ja gadījumā tu izdari kaut ko sliktu, tad liekas, ka tu jau esi ritīgi slikti, un tu esi, visu, ko tu darīsi, būs slikti. Tā kā es tev vispār negribu ielaisties nekādos darījumos, es negribu ar tev sadarboties un tā tālāk. Tā kā. Jā, šis man varbūt, es nezinu, kādā citā tēmā, vai arī mazums šodien šis var aiziet īstenībā, un varam nākošais par balansu parunāt. Bet it īpaši tādā kaut kādā uz garīgu vidi ņemot cilvēkiem, tie, kas pieņemsim, tev seko, skatās tavu saturu, viņi uzliek tev arī uz tā piedestāla, un tad viņi sagaida no tevis attiecīgo lietu. Un nedod Dievs, ka tu sev uztaisīji tagad vakariņās steiku, jo viņi visi domā, ka tu esi vegāns. Un tas neņemot vērā, ka, piemēram, varbūt tavs tas lauciņš ir, tu māci meditāciju. Tas jau nenozīmē, ka tu ēdi meditāciju, brokastīs, pusdienās, vakariņās, jā. Bet tas, kāda tev ir tā iedomājusies, tā bilde galvā ir tas, ka tu sēdi tur Himalaja alā, nezinu, cilvēki tev ziedo naudu, nedod Dievs, ja tu kaut ko reklamēsi un pārdosi, un kur vēl tagad tu to steiku ēd vakariņās, jā. Un tas ir arī tas, laikam, tur, kur tas hello, tas nokrīt, un īstenībā ir forši, ka kaut kādā īstenībā ir forši, ja viņš diezgan ātri nokrīt, jo tad cilvēkam ir tāds reāls skats uz to, to, kas tev vienalga tas eksperts, uz kur tu priekšā skaties, mācies no kura, vai kurš tev likās varbūt tik perfekts. Bet ir arī, manuprāt, atbildība no abām pusēm. Jo tas cilvēks, viņš jau pats savā galvā izdomāja, kas tu esi. Ne jau tu teici, ka es esmu perfektākais, labākais, es nezinu, nedzirdu tādus vispār cilvēkus apkārt manā lokā, nav tādi, kur saka, ka viņi ir ideālākie, labākie un viskaukādīgi. Jā, ne jau tiešā tekstā viņi to saka, bet vienkārši ar tām savām darbībām, ar to citu, pieņemsim, ar citu konkurentu tur nolikšanu un tādām lietām, vienkārši tu, it kā mēģini parādīt, ka tu esi ķipa krutāks. Bet īstenībā jau tas viss tikai un vienīgi, tu veido pieņēmumus klientu galvā. Tas arī labi, zini, kāda vai izaicinoša, kā ētiski pateikt, kur nestrādā ar to, ja, pieņemsim, arī, tev ir tas, tu palīdzi ar reklāmām, ja, un tu zini, ka tas cilvēks, ar kuru viņi, varbūt tas otrs, ar kuru viņi ir strādājuši vai grib strādāt vai kaut ko, viņš toč, pilnīgs dunduks, tur nebūs nekas labs. Viņi neko nedabūs. Un lai nav tas, pieņemsim, ka, ja tu tiešām no sirds gribi ieteikt un pastāstīt, kāpēc nē, kā tu to izdarītu? Es sākumā vienkārši mēģinu, un man tā jau daudz reizes gadījies. Man ir bijis tā, kad es pārņemu kaut kādu, piemēram, sāk strādāt ar klientu, kurš jau iepriekš ir strādājis ar citiem speciālistiem. Un tad viņš jau kaut kādā brīdī viņam ir bijis, ka viņš jūt, ka viņš kaut ko grib pamainīt, un tad mēs sākam strādāt, un tad viņš vienkārši klausās, ko es saku. Un man ir bijuši arī tādi klienti, kuriem es esmu sācis strādāt, kur es daru savu lietu tā, kā es daru, un tad viņi izdomā, ka viņi arī grib kaut ko pamainīt, jo viņi vienkārši, viņi nevar novērtēt, viņi vienkārši nesaprot to manu, ekspertīzi, pieeju, tāpēc, ka viņi vienkārši nav strādājuši ar citiem, saproti? Un es tā arī klientiem teicu, vienkārši viņi man prasa, lai es daru kaut kādas lietas, kuras ir pilnīgs bullshits, kuras dara visi mārketinga eksperti, tās visas tās debīlās, trulās reklāmas, kur tu vienkārši, hei, mums ir vislabākais, mēs esam viskrutākā kompānija Latvijā, spied tev un piesakies uz to un šito no sērijas. Vienkārši tas troksnis, ko taisa, tur 99% no visiem speciālistiem tirgū. Pieņemsim vienalga, ko tu pārdod, tur pārdod, teiksim, nagus, ragus, mašīnas, servisu, riepas un tā tālāk, un kad vienkārši
Viņi nekādā veidā neatšķirās, un tad es viņiem stāstu, ka jums jāatšķirās. Tad mēs sākam taisīt atšķirīgas reklāmas, vai ne? Mēs taiksim atšķirīgas reklāmas, tad viņi sāk skatīties tajā brīdī, kad mēs jau esam gadu, nu, es tagad stāstu konkrēti gadījumu. Mēs pastrādājam 3 mēnešus, nāk rezultāts, viss notiekās, un viņi izdomā vienkārši, ka viņi grib kaut ko pamainīt, un viņi paņem kaut kādu freelanceri, kurš taisa tieši to bullshitu, no kura mēs mēģinājām pirms tam izvairīties. Kad, to standartu, rekurtē mums ir superīgs piedāvājums, tās promo akciju kampaņa reklāmas, kur ir vienkārši, hei, pēc no manis, rekurs skaties, bija iepriekš šitāda cena, tagad šitāda cena no sērijas, kas vienkārši drausmas ir. Bet ja tā gribās, lai strādā, es arī teicu, ka, tu droši tur pastrādāt ar kādu citu, tev nav, tu nevari vienkārši, tev nav objektīvi novērtēt mani, tāpēc, ka tu vienkārši neesi neviens citu pastrādājis, pastrādā kādu citu, un tad vienkārši skaties, kā tev, kā sanāks. Tad es nemēģinu pārliecināt. Pieeja. Jā, es nemēģinu pārliecināt, es negribu kādam kaut ko piespiest, kādu kaut kur mēģināt kaut kā pielust uz kaut ko. Vienkārši, ja tu gribi, man vienalga pofīgi strādā, ko tu gribi. Darbi visiem pietiks. Tā kā... bet iedomājies, ja es tev, piedod, ka es tev pārtraucu, bet iedomājies, ja es tev, tu mani varbūt labāk pazīst, un es saku, zini, kas ir, es iešu tur pie Andras taisa, tur baigās reklāmas un kampaņas, un es iešu pie viņu, un tu zini, ka Andris ir vienkārši pilnīgi un galīgi garām. Jā. Ka tas ir pilnīgi, ka tu zini, skaidrs zini, tev ir cilvēki, bijuši klienti. Tu man arī teiktu, tai pastrādāt? Nē, es tajā brīdī, es ar tevi runātu vienkārši, tu esi dzirdējis to jautājumu, ka parasti saka, ar ko tu mairies labāks par Andri? Es pat arī neuz tik debiliem, bet iedomājies, tā kā ies ar tādu baigo aizrautību, un liekas ritīgi forši būs, un tiešām tāds, bet es arī gribētu, es tev uztveru kā draugu, kurš, ja tu redzi, ka es daru stulbu lietu, tā kā pasaka man nē. Jā? Jā, es droši vien vienkārši sāktu tev prasīt visādus jautājumus. Pirmkārt, kāpēc mēs par to runājam? Ja tu vispār apsver iespēju ar mani strādāt, tad es tev droši vien prasītu, kāpēc tu jau neesi sākus strādāt ar to Andri? Jā. Ja tu man to stāsti, un ja tu gribi, lai es tev palīdzu, tad ej pie tā Andri un strādā. Bet ja tu tagad ar mani runā tā, tad tu vēl kaut kur dziļi iekšā šaubies. Jā. Un līdz ar to tāpēc tu man to saki, lai mēs izrunātu tās detaļas pareizi. Bet varbūt, ja es ar tevi, tas būtu, ja es ar tevi runāju kā reklāmas speciālists, ja es ar tevi runāju kā ar podkāstu biedru, tad tas droši vien būtu citādāk. Jā. Jā, arī divas dažādas. Atkarīgs no situācijas, ir no tās, tieši no sarunas, kā viņi nopozicionēt, bet idejiski visbiežāk tā arī ir tā, kā tu saki, tagad, pieņemsim, atnāk tur klients, viņš tur runā ar 2-3 citiem speciālistiem, vienalga kādā nozarē, pilnīgi vienalga. Viņš tur pērk, nezinu, jebko, ko viņš pērk, viņš vienkārši skatās apkārt, nav tā, ka viņš ņem pirmo, ko viņš ierauga, ne? Un tad bieži ir tas jautājums, ar ko tu esi labāks par citiem? Es nevaru pateikt, ko es esmu labāks, es varu pateikt, ko es daru, un es nezinu, ko citi dara. Un tā pilnīgi vienmēr vienkārši arī, cik visu kaut ko es esmu pārdevis, vienkārši fokus ir nevis uz nodirst to konkurentu, bet stāstīt tās labās lietas un atšķirīgās lietas, kuras tev atšķirās no tā konkurenta. Labi, keywords atšķirīgais. Jā. Tev nav jābūt labākam, tā kā tas jobs visu laiku, Steve's Jobs teica, vienkārši tev nav jābūt labākam, tev jābūt atšķirīgam ir. Vienkārši nav labāki produkti, ir vienkārši atšķirīgi produkti, pakalpojumi, un tev jāsaprot, kas klientam vajadzīgs ir. Ja tev svarīgi ir, kad tu vari, piemēram, tur no sērijas nakts vidū 2 uzrakstīt, un Andris tev vienmēr atbildēs, un tad ej pie Andri, jo es tev to nevaru nodrošināt. Jā, Es tā nestrādāju, bet un tad es stāstu vienkārši, es daru tā, es daru šitā, es nezinu, kā Andris dara, bet, ja tu gribi, tev var strādāt. Jo, zini, kas, man liekas, ir baigi, tā sarežģīts šajā laikmetā un šajā vidē ir tas, kad, piedod visi, ja kāds te klausās, kurš ir Andris, ja, bet, kad ir tie daudzie Andri, kur šausmīgi skaļi brēc par to, cik viņi ir nenormāli labi internetu vidē. Un tā kā tu teici, un tev jau tas piepilda to galvu, un es pat neatceros par to, ka tu varbūt kaut ko dari ar reklāmām, ja? Bet es dzirdu, viņš man katru dienu kaut ko stāsta un močī, un man liekas, jā, kad viņš ir tas ritīgi labā, tā ļoti labā izvēle. Jā, tā jau arī ir. Tas ir tas, kas visbiežāk
Pa ko arī škrobojās tie citi konkurenti. Kā viņi var iet pie to Andru, visu pirkt no to Andru visu laiku, vienkārši viņš tak neko nerūpīja. Kāda starpība? Viņš skaļāk kliedz. Viņš ir izveidojis par sevi priekšstatu, ka viņš ir labs speciālists. Un klients vienkārši pērk. Klients jau nezina, kurš ir labākais speciālists. Klients jau nav eksperts. Jā. Viņš visbiežāk klienti maz nemāk nopirkt to produktu vai pakalpojumu. Ok, ja mēs runājam par reklāmām, kas būtu kādi būtu tie varbūt 3 jautājumi, ko uzdot, ja tu esi tiešām apmulsis tajā vidē un ir tie, kas šausmīgi skaļi kliedz un tev liekas, ka viņi ir nenormālākie eksperti un ritīgi labi, lai tiešām saprastu, vai viņš ir labs vai nav labs? Nu, tam pašam, tam ekspertam? Jā, vai arī sev varbūt, kā lai izlemj? Es skatītos vienkārši, droši vien vislabākais skatīties ir, kāda ir iepriekšējā pieredze, vai ir strādāts ar tādiem pašiem vai līdzīgiem klientiem, kā pieņemsim, es iespērku no Andri. Un apskatīties kaut kādus piemērus un vienkārši apskatīties, kā tas viņa darbs atšķirās no tiem pārējiem. Un tad jautājums ir, vai tu saproti vai nesaproti to viņa, to kompetenci. Jo var gadīties, var gadīties tā, ka es tikko stāstīju tas piemērs, kad, bet rekur skaties, visi 15 citi mani konkurenti taisa tādas reklāmas, man arī tādas vajag, man nevajag tās tavas tur īpašās special, kuras atšķirās. Viņi visu laiku vienkārši tur piedāvā, tur 30 eiro atlaidi, es arī gribu tāpat piedāvāt, un tad tu vienkārši, tas speciālists, ja viņš izvēlās, piemēram, strādāt ar to Andri, tas Andris to nodrošina visu kārtībā, viņu vienkārši mauc. Jā. Zini, cik grūti ir vienkārši vēl viena lieta, kur es ikdienā ritīgi bieži aizķiros, un kas ir izaicinājums, ka parasti, kad tu sāc strādāt ar klientu, viņi visi baidās vienkārši, viņi visi baidās atšķirties, viņi visi grib būt tādi paši, kā visi pārējie. Un tev vienkārši ritīgi ilgs laiks paiet, lai tu viņiem iemācītu un iestāstītu. Bļāviens, visi tā dara, tev tā nevajag. Tev vajag darīt savādāk, tev vajag būt izaicinošam, tev vajag būt atšķirīgam, tev vajag vienkārši iet pret straumi, tev vajag, tas sērijas Blue Ocean Strategy. Tā zilā okeāna stratēģija, vai ne? Nevis sarkanais okeāns, kurā ir pilns ar haizivīm un visi skrien pakaļ vieniem tiem pašiem klientiem. Jā. Un tad es visu laiku vienkārši mocos, lai viņus pielaustu, pamēģināt kaut ko jaunu, tad viņi tur, šitā nevar rakstīt, tā nevar teikt, ko klients padomās, un tā tālāk. Un vienkārši tas viss ir, cilvēki mēģina uztaisīties labāk nekā viņi ir, un tas padara viņus formāls un garlaicīgs tāpat kā visus pārējos. Jā. Un tā ir problēma. Tā kā coachiem pieņemsim, ja? Visi zina visus kaut kādus tos certifikātus, kurus Latvijā var dabūt. Vienkārši lielākā daļa coachu pārdod to coachingu. Viņi vienkārši pārdod coachingu. Viņi pārdod nevis to rezultātu, bet viņi reāli pārdod to coachingu. Visu laiku stāst, cik coachings ir krūts, skaties, kāds man certifikāts nāc coachoties. It kā tas būtu iemesls, kāpēc klients reāli pērk to tavu pakalpojumu. Izstāst man kaut kādu case studiju no iepriekšējiem klientiem, pastāst, kur tas klients, kādā dirzā tas klients bija un kā viņš tagad ir, ko viņš sasniedzis, kur viņš tagad ir ticis un kā tu viņam palīdzēji. Tas, ko mēs iepriekš runājām, tas saucamais, tas hero's journey saucamais. Jā. Ja cilvēkam nav klienti bijuši rekur coachingā, viņam nav šis te, ko izstāstīt, kur cilvēks viņam tur bijis galīgā pakaļā un tagad viņš ir kalna virsotnē. Stāstīt savu stāstu? Izstāst savu stāstu un izstāst, ka tev nav bijis neviens klients, tu esi mans pirmais un vienkārši dod man iespēju pamēģināt. Tā kā bieži jau tie speciālisti vienkārši neatzīst, nesaka kaut ko ar puķiem, tur mēģina kaut ko vienkārši. Un vēl viena lieta, pirmkārt, var uzreiz tiešā tekstā pateikt, cilvēku novērtē vienkārši to, ka tu esi reāli, ka tu saki, kā iet, nevis, ka tu mēģini sabāzt kaut kāds batons, kas visiem besīd no pārdevējiem. Un otrs ir vienkārši, neviens negrib strādāt bez maksas. Viss uzreiz grib, tā kā cilvēkam nav pieredze, bet viņš uzreiz grib pelnīt. Vienkārši piedāvā palīdzēt, nezinu, savāc kaut kāds 5-10 cilvēkus, pasaka viņiem, hei, es gribu tev palīdzēt, apmaiņā par tevu atsauksmi, un visu vienkārši izdara darbu bez maksas, un tas nav bez maksas. Tas ir vairāk apmaiņa, jā, tas ir apmaiņā pret atsauksmi, un tu jau, zini, kas, vislielākā problēma jau ir tā, ka parasti, kā notiek cenas celšana. Tu neesi pieredzējis, es nevaru, es esmu 2 gadus tikai strādājis.
es tikai 3 gadus esmu strādājis, viņi jau tirgu, tur ir, nezinu, 10 gadus, tāpēc viņai tādas cenas. Pilnīgs bullshit. Viņi pielikt uz ciparu, ir vienkārši citu klāt tam savam pakalpojumam. Tas arī viss. Un viņai ir pārliecība to ciparu pielikt. Vai ne? Bet kāpēc viņai, piemēram, tam citam coacham vai viņam tam citam pakalpojumu sniedzējiem ir pārliecība to ciparu pielikt? Tikai tāpēc, ka viņam ir, tā kā kompetence no darīšanas. Viņš vienkārši ir pietiekami daudz to darījis, līdz ar to viņš sāk saprast, ka, bet īstenībā, es jau rūpīju, un tagad es vienkārši jūtos, ka es varu pacelt. Ne jau, ka viņš paliek gudrāks, servis nemainās. Vienkārši mainās tā pārliecība, paprasīt to citu ciparu. Tieši tā, pārliecība. Daži jau arī sakačā to savu pārliecību no pirmās minūtes. Pārkačā. Un tad tu saki skaļi, jā. Bet, zin kā, man ir atkal tu rekur par tēmu besija vai kaut kā tāda, ja mēs runājam par arī to coaching industriju vai par kaut kādiem mentoriem, kas māca. Man ir šausmīgi grūti, ja aiziet pie kāda, kuram nav tāda reāli kruta kaut kāda dzīves pieredze. Kurš ir vienkārši, es izmācījos augstskolā, es dabūju coachinga certifikātu, tagad man te ir praksa, vienalga, viņam tur varbūt tur kaut kāda 100 case, izņemot, ja tas būtu, es nezinu, es tur gribētu atmest, es pieņemsim smēķētu, gribētu atmest smēķēšanu, tā kā pa vienu kaut kādu specifisku, tad man liekas, tad ir pilnīgi pofīgi, vai tas cilvēks, ko viņš ir, tad es tikai skatos uz to, vai viņam ir bijis tas rezultāts. Bet uz tādi, ja es skatos, ka es arī esmu meklējis kaut kādu coachu, ja, Latvijas tirgu īpaši paskatoties, man vienkārši nerezonē, jo es gribu kaut ko crazy, es gribu kaut ko ritīgi forši to cilvēku, jo man vajag to personību, kas man stāv priekšā, un kad es uz viņu paskatos, man mazliet ir bail. Yeah. Jo tā, ka, ja es zinu, ka es aiziešu, tad būs, piemēram, šobrīd es mācos freedivingu un eju uz, peldēšanu freedivings basēnā, jā, pie Latvijas rekordistas. Un pie viņas es aizēju, es esmu tā kā mazais zaķītis, Jūlija ir... tā es nezinu viņai uzvārds. Viņa ir freedivingā tieši sievietēm rekordisti. Tas, kas nirst uz dziļumu? Jā. Tūlīt es pateikšu, kā viņa ir. Viņa ir Natural Freediving Instagramā. Tie, kas jau man seko, ir Julija Marieviča. Jā, Marieviča. Tad es jaucu ar vienu citu cilvēku, man liekas. Bet kaut kas nereāli interesants ir. Viņa vienkārši tur rītīgi elpošanu iemāca un tev. Jā, mēs vēl līdz elpošanai pat neesam tikuši. Senāk es viņai uzrakstīju, kamēr es biju Ēģiptē, ka es tos savus 10 metrus niru, un es viņai uzrakstīju, es teicu, es gribu atbraukt mājās un patrenēties labāk, tā kā ienirt uz leju un arī peldēt ar pleznām labāk. Un es esmu bijusi jau uz 2 nodarbībām, kuras ir bijušas vienkārši jumti nonesošas, bet te arī cilvēks man priekšā, kurš es iedomājos viņu, un es iedomājos, ka viņi ir ienirusi tos 66 metrus, un man ir vienkārši tāds pie sevis, ja. Un tāpēc, kas, ko viņi saka, man ir tā kā likums. Viņi saka, tagad ielpo, tagad peld zem ūdens, tagad iznirst ārā, tagad 5 ielpas, tagad atkal, un tu visu vienkārši tā kā zaldātiņš reāli dara. Bet tāpēc, ka man ir respekts pret viņu. Un pēc tu man atnāk, un tu teici, man tu peldi šitā. Fuck you. Tā kā, kas tu esi? Es tev nekad neesmu redzējis basēnā vai peldot. Tā kā Mairs skrien un taisa reklāmas. Who the fuck is he to tell me? Reāli. Bet ir, man iecepīja baigi, un kad cilvēki kaut kādi tur saka, tur domāju sapņu dzīve, kur tu vari ceļot uz Balijas. Es Balī biju pirms gadiem 10, tā kā, nav jauns kaut kāds destinations, jūs neesat kaut ko izdomājuši vai kaut kādu jaunu pieredzi. Man ir ritīgs tāds. Citur nav kur aizbraukt. Jā, citur nav kur aizbraukt, savu old school. Jā, vai kaut kādas tādas, un tas man ir baigi grūti, jo man laikam tā identitāte, kas man sevī ir priekš tā, kad, piemēram, tev ir jāiet, jābauda, jāmačī pa dzīvi, tad tev ir jāpiepilties savu sapņu, un man priekšā vajag būt tādam pašam cilvēkam, kurš arī to dara. Kurš to dara vai ir darījis, un tam nav obligāti jābūt arī īstenībā ceļošanai, bet, piemēram, tu pastāstīji, ka tu ar savu BMX tur arī aizrāvies, vai kaut kas, saprotu, cilvēkam ir kaut kas, kur viņš ir, tā kā, viņam ir hobijs, ir kaut kas, kas viņam ir reāli crazy shit tāds, jā. Ko viņi dara. Man liekas, ka tas ir labs piemērs, ka tu vari vilkt paralēlus ar to, ko tu esi darījis, un tādā veidā vienkārši stāstīt tā kā savu stāstu, bet pieņemsim no citas kaut kādas, no citas nozares, teiksim. Piemēram, nezinu, mēs tagad runājam par to, kā tu pārvari bailes tur niršanā, jā? Es tev vienkārši stāstītu, kā es pārvarēju bailes braucot. Jā. Bet tu zini, ka tā ir mana pieredze, kad es konkrēti, vai ne? Tev neliekās, kad to sakot, tev neliekās, ka vienkārši, ka tiem kočiem jau nav nevainas, bet vienkārši viņi tā kā baidās reāli to savu stāstu stāstīt?
Es nezinu, zinu, kā ir. Varbūt viņi baidās stāstīt, bet man arī otrs liekas, daudziem viņiem nav. Nu, man liekas, daudz ir standarti, un es izklausīšos baigā bičakal, bet standartā pabeiguši vidusskolu, pabeiguši augstskolu, tad viņi kaut kādā darbā strādāja, viņiem apnika, nepatika, aizgāja uz coachingu. Nesaku, ka visiem, bet ir, nu, es zinu, ka man met reklāmas, un pēc tam reklāmām, bet tas varbūt arī tā kā tu saki, tieši tā, varbūt viņš kaut ko ir interesanti darījis, bet viņš to savu profili nopulējis tik perfektu visās aestetiku un brūnajās krāsās, tonīšos, un tur nav nekā. Tur nav ne pastāstīts par to, ka vienalga kaut vai pasaka, ka tu, es nezinu, salauzi kāju un 3 gadus viņu cīnījies ar sevi, lai tiktu atpakaļ uz nezinu, uz vispār staigāšanu vai skriešanu vai kaut ko, bet ka tev ir bijis tā transformācija. Un tas varbūt, jā, to nav tās, nu, tā translācija nenotiek par šo transformāciju tie Instagram profilā, jo viss ir tikai, kā tu saki, kas ir coachings, kāpēc tev vajag coachu, kādu coachu izvēlēties, un laikam tā personība apakšā ļoti bieži trūkst. Jā, tā kā, zini to memi, kur tam bērnam dod to ar karoti, to ēdienu, viņš laik liecās projām. Jā. Tādā veidā tev mēģina iebarot vienkārši, kāpēc tev to vajag, kāpēc tas ir tik stilīgi. Kā man tas ir palīdzējis no sērijas, bet jā, tieši tā, kā tu saki, tagad, ja izstāstītu par savu storiju un vienkārši beigās pateikt, un es atklāju šito, es sapratu, mans lielākā atklāsme bija šī, un tagad es palīdzu cilvēkiem atrast, nezinu, viņu lielākās atklāsmes, jo es vienkārši jūtu, ka man sanāk, un ka es pats izgaisu tam cauri, un ka viss tur pilnīgi cita saprašana, cita domāšana ir. Man liekas, ka lielākā daļa, kad liela daļa baidās reāli, viņi varbūt nezina, ka nesaprot, ka tas viņu stāsts ir reāli svarīgāks nekā tas produkts, ko viņi pārdod. Tas to, ko es laikam jau iepriekš teicu, ka tas Ehards Tolle, tas teiciens, ka tu nepārdod man to logu rāmu, bet pārdod to gaismu, kas spīd caur to logu no sērijas. Šis tā kā ķirsīts uz kūciņas, to, zin kā tādu spiritual vairāk piedod šai sarunai. Kā tu piemini Ekartu Tolle, tas jau atkal tā kā tas piedestāls, uz tu jau ka tev tas sāk tas halo rādīties apkārt ap galvu. Vēl pa pārējiem visiem. Šis arī starp citu ir otrais, ko parasti, cilvēki dara, kas ir īpaši jau uz kaut kādu garīgo pusi, ka viņi sāk quotes tur visu šo gudro skolotāju. Un tas ir arī, ja tu quoto visu laiku liekas, ka tu esi tikpat gudrs kā Ekarts Tolle. Jā, tu izmanto vienkārši, tu paņem no viņa viņa autoritāti no sērijas bišķiņa. Un tad jau tu visu laiku stāsti, pieņemsim, ko tu redz arī, ko es bieži stāstu, ne? Es citreiz, tas nav jau nekas mainījies vienkārši, bet pieņemsim, tā, ka es stāstu kaut kādu savu pieredzi, ka es strādāju tur London Real, un tad tur bija šitais čuvaks un tas čuvaks un tā tālāk, un es strādāju tur ar Dan Locke kopā un tā tālāk. Es jau to visu daru vienkārši, lai tu saprast, ka, es zinu viņu, viņš ir krūts čalis, un ja tu ar viņu strādāji, znači tu arī varbūt bišķiņ krūcēs. Tādā veidā tas notiekās. Un tur jau marketingā jau tieši tas pats, pieņemsim, es redzēju visādas postus, tur es 30 dienas mēģināju Steve Jobs paradumus. Jā. Es tev vispār, kas tu vispār esi, es tev vispār nezinu, bet es zinu, ka tas ir Steve Jobs, un es tagad skatīšos to tavu video tikai tāpēc, ka tu 30 dienas mēģināji. Un es gribu redzēt, kā tev tas sanāca. Šis ir ļoti labs. Tie, kas klausās un grib sev mārketingu šitos te trikus, droši izmantot 30 dienas kā Steve Jobs, 30 dienas kā visi citi, tur visu kaut ko pārēju. Jo tā kā tu saki, kā mēs pieliekam klāt to kaut kādu cilvēku ja mēs runājam priekš mārketingu, tas darbojās. No otras puses cilvēku, kur skatās, atcerieties, ka tas nav Steve Jobs, ko jūs skatāties. Jā, tas ir kaut kāds cilvēks, un, protams, arī forši, starp citu, smejies vai raud, bet šie Mārtiņš kaut kādu 30 dienas paskatījās, kur Čārls Hantels cilā. Tagad viņš jau, man liekas, 40 dienu cilā. Tā kā kaut kāds tur 30 dienas izpildījušos te 3 vingrinājumus, nezinu, no kura Jobsa. Kā es mainījos. Jā, un kā es mainījos. Yeah. Mārtiņš tad paskatījās, baigi labi, man arī tās Hantels jau 3 gadus stāv tur stūrī. Izvilka ārā, tie kačājās katru dienu. Bet rītīgi labi, jo viņš citreiz vakarā pēc es jau eju gulēt, jau cipu viņš tāds, man vēl jāizpild tur stāv kačās tā cepur nost. Es domāju, viens maziņš kaut kāds video vienkārši. Iedomājies arī, cik forši, un arī tas ir tāds mazais iedrošinājums, ka citreiz tas varbūt ir tavs hanteļu video, vai tas ir tavs video, kurš kā Steve Jobs 30 dienas, jā. Man liekas, ka tas... Varbūt Mārtiņam arī tas strādā, man nereāli labi tas strādā. Tas, ka tu kaut ko sāc darīt, un ka tu esi sev pieņēmis, ka tu nevari izlaist. Pieņemsim vienalga tas kaut kādā 30 dienas vai vienalga kaut kādu laiku. Tu vienkārši, lai arī cik
cik ļoti tu negribētu to darīt, tu to izdarīsi, tāpēc, ka tu esi, tāpēc, ka pieņemsim, tu tur 35 dienas pēc kārtas esi tur tās hantels cilājis, ja? Un šodien galīgi negribās. Bet, pacelāšu, izcietīšu, man būs 38 diena. Nevis tagad izlaidīšu, un man būs atkal no nulles jāsāk. Un tad tevi uz priekšu dzen vienkārši tas tavs tā aizmuguri, vienkārši tā lielā lokomotīva, kur tu esi, tā kā uzstūms. Kaut arī tev ļoti negribās. Uz mani ritīgi tas strādā. Viss šitās gamifications, viss šitie tur visādi badži, tur strādā. Jā. Vai ne? Ļoti labi, jā. Ok, zini, kā ir? Es tikko atcerējos, ka man bija viena meitene, kas man prasīja vakardien interesanti jautājumu, kas ir arī saistīts ar pārdošanu un mārketingu. Es tā domāju. Tur gan no manas, gan no tavas puses, man liekas, mēs varētu to apskatīties. Ko tu saki? Davai, let's go. Tad man bija jautājuma kastīte, astrologs Marija, astrologs apakšīt ir Marija. Instagramā viņa prasīja, kāpēc cilvēki nedalās ar saturu un nenotiek šī te apmaiņa profilā. Un tad viņai prasīja, lai viņa bišķiņ vairāk man paskaidro, viņa man uzrakstīja veselu vēstuli. Tā kā es nolasīšu, un tad mēs varam viņu paķidāt un paskatītos. Tas bija domāts par cilvēku kā tādu in general uzvedību, ko esmu novērojis. Esmu nesen sākusi darbību Instagramā, veidoju saturu. Un es nesaprotu, kāpēc cilvēki ir tik kautrīgi, ka nedalās, lai arī citi uzzinātu kaut ko. Un viņai ir grūtības šobrīd izaugt, nevēlas laist konkursus, lai tas notiktu. Jā, starp citu, man liekas, arī klasiski pie, tā kā cilvēki, visi klasiski pie mārketinga un pārdošanas konkursiņšiem. Un, jā, jā, tas arī bija tā lielākā par to, ka, viņa ir nesen sākusi, negrib laist konkursus, bet gribās, lai šī te apmaiņa, ka cilvēki arī padalās ar kaut ko viņa dara, un to, ko viņi ir, jā, kā es teicu, astrologs. Tie, kas dalās, vai tie, kas nedalās, tie ir tā kā klienti domāt, vai tie ir domāti citi astrologi, vai citi speciālisti? Es domāju, ka tie ir sekotāji domāti. Kuri vienkārši nedod tā kā atgriezenisko saiti? Jā, es domāju, ka vairāk viņasim, zin kā, ja tu nopausto, tur peņasim tev ir posts par to, kādas tur, nezinu, zvaigznes ir, kurā vietā šodien sastājušās, jā, un kas tev būtu šodien jādara, ka būtu forši, kad cilvēki dalītos ar to, ka tā ir derīga informācija. Nedalās ar saturu, ar tavu saturu. Jā, es domāju, ka tādā, ja es pareizi man likās vismaz tā no tās vēstules. Jā. Un kā tev liekas, kāpēc cilvēki nedalās? Es zinu, tu man kurā dienā paprasīja, citā dienā es teiktu, man arī besīja, ka nedalās. Man tiešām būtu, man arī vienkārši, tā kā tu ieliec kaut ko, un smieklīgākais ir tas no manas garās pieredzes, jā. Bet jā, viens tur ritīgi kaut ko forši, pozitīvi, ritīgi krūti ieliec, kas tev, protams, pašam liekas ritīgi krūti, jā. Mans subjektīvais jau viedoklis, neko. Yeah. Un tad tu ieliks, pieņemsim to, ka kāds tev kaut kādu ritīgi tur sliktu vēstuli atsūtīja. Tādu ritīgi kaut kādu uzdirsi, jā, piemēram, es ielieku. Un cilvēki met tās virsū. Tā kā komentē, raksta privātas ziņas, jā. Un tāds fuck, man nepatīk arī dalīties, bet tās sliktās ziņas, ja tu domā, ok, ja mēs šeit esam strateģiski un noņemam nost visas emocijas, ja es tagad gribētu ritīgi audzēt savu profilu, un tur viņi varētu uz, man liekas, kaut kādām baumām, un kā es vienmēr saku, pliki pupi, pliki dibeni, vēl uz kaut kādām baumām, un šitām, te es nezinu, kaut kādās controversial, ja šitos te viss varētu izaudzēt mierīgi, tāpēc, ka cilvēki komentētu, viņiem ir viedoklis, viņi zina, kā tev vajag pareizi, labāk darīt, ja, tā kā kaut ko, ja mēs runājam pliki, es gribu kur uzaudzēt. Es jau gribu izaudzēt profilu, kurš ir tur apzināts, kurš ir foršs, kurš ir viss kaut kas tāds, bet, pēc manis tās, jā. Un tāpēc es šos kontroversiāli nelieku. Es nelieku šos, nezinu, pliks pupas, pliks dibens, no judgment, bet vienkārši tas ir, tu pieaudzēs klāt tos cilvēkus, kuriem vienkārši patīk pliks ķermeņa daļas, jā. Izaugsmi, jā. Bet tad ir, man liekas, tas dziļāks jautājums, kā ar to, ko es daru, pieņemsim, ja tas ir, kur viņi ir astrologs, jā. Kā es to astroloģiju, kā es varu audzēt to savu kontu ar astroloģiju? Jā. Man liekas, ka cilvēki nedalās mans viedoklis, arī subjektīvais, droši vien atkarīgs, kurā dienā un kāds man garīgais. Bet man liekas, ka cilvēkiem, pirmkārt, viens ir tas, kad ja tikko nesen ir sākts tas viss, tad vienkārši, lai iegūtu cilvēku sekotāju uzticību, jāpaiet ritīgi ilgam laikam ir.
Nu, kad nav tā, ka tu vienkārši atnāc no zila gaisa, tev cilvēks piesako 3 postus ieraudzīs tavējos, un viņš tagad ies un stāstīs, cik tu krūts eksperts esi. Tā nenotiek vienkārši. Iedomājies, piemēram, ar tiem pašiem podkāstiem man ir bijuši vienkārši cilvēki, kuri, es nezinu, kuri noklausījušies tur 20 plus podkāstus, kas ir vienkārši 20 stundas un vēl vairāk vienkārši, un tad tikai viņi saņemās man uzrakstīt kaut ko. Vai tad viņi saņemās vienkārši, vai kāds cits pat uzrakstā, un viņš nekur nav dalījies, neko vispār nekad nav teicis, ka viņš klausās man podkāstu vai dalījies ar to epizodi, bet viņš vienkārši uzraksta man, ka paldies, tur klausos regulāri, man patīk tas, patīk šitais un tā tālāk. Un tas, nu vienkārši, es nezinu, latviešu laikam tāda ir, mums grūti ir vienkārši. Nē, bet arī, zini, kas ir ar to dalīšanos, ir jau jāskatās arī, kas tas ir, ko tu tur ielika, ar ko man dalīties, pieņemsim, es iedomājos, tā ir viena, kas man cita ir astropsiholoģijā, draudzenīte ir Sandras Magic Kick, ja, un viņi, pieņemsim, viņiem ir tur saules iedikšanas mehānismi. Tev tas kaut ko izsaka vispār? Nē. Nu, redz. Un, pieņemsim, viņa dalās paņemsim tā saules iedikšanas mehānismu. Tas ir tik reāli kruti, bet arī šādā formā tas ir reāli forši, tas ir katram vajadzīgs, tas ir reāli kruti. Es pirmkārt nesaprotu, kas ir saules iedikšanas mehānismi, par ko tu runā. Nu, ok, tu saki man, tas ir reāli, tas ir kruti. Kāpēc, lai es dalītos ar šo ziņu? Jā. Nu, viens tas, tā kā, jā, es nesaprotu arī, kas tas ir, ko tu man saki, kāpēc ar to vajag dalīties. Un otrs ir, ja mēs runājam par astroloģiju, ļoti daudz cilvēku, pat nesakotiem cilvēkiem, viņi katru dienu čeko tos profilus, kur, pieņemsim, liek šīs te dienas, kas tur šodien pa dienu, kāda zvaigzne, kur spīd, ko darīt, ko nedarīt, jā. Tāpēc, kad viņi baidās no tā, ka cits redzēs, ka viņi seko kādai astroloģijai, tad, tu seko astroloģijai, tu tici astroloģijai. Un jā, un tev ir jāņem tas vērā, tā kā es atceros vienai meitenei teicu, kur runāja par seksualitātes tā, aizmirst, ka tev kāds sekos un komentēs. Tev būs vienkārši, tev zin kā, tev klusais telefons, tu visu laiku runā, cilvēki klausās, anonīmās ziņas viņi tev var sūtīt, ja tev ir kaut kur anonīmās sūtīt un jautājums. Bet, lai kāds tev publiski, tā ir stigma vēl joprojām sabiedrībā. Un, protams, tu vari iet ar visu pieru galvā, un es tagad izmainīšu visu sabiedrības uzskatu. Es nezinu, vai to vajag, tad, kad esam jauni un traki, tad, protams, ir itīgi to forši darīt. Tad, kad jau esam vecāki, tad man tas liekas tā kā pofing. Nu, tā kā, dari, do your thing. Bet tev ir arī, man liekas, tā jābūt, tu nevari tā tikai šauri pastīties. Cilvēku visu stulbi, viņi nedalās. Cilvēkiem ir bail, viņi negrib, viņi strādā savā lauku darbā kaut kādā mazā pilsētā un tur apsmieja astroloģiju. Kaut gan jā, viņam patīk. Viņš tikko iesācis, viņam ir tik cool liekas. Viņš tur tos saules iedikšanas mehānismus pasūtīs un tur kaifo. Viņš tāpatām padalīsies ar kaut kādu draudzeni, jau padalīsies. Nu, jā, tas viens tas, ka droši vien kautrējās, tāpēc, kad iedomājies, tas teiciens, ka mēs esam tie 5 cilvēki mums apkārt. Iedomājies tagad to 5 cilvēku grupu, un tad pēkšņi vienā dienā tu vienkārši viens no tiem 5 tagad sāksi. Jūs laiku tur ar džekiem, tur, nezinu, tusēties, dzerat, brīvdienās un tā tālāk, un pēkšņi vienā dienā vienkārši tu sāc dalīties ar pašizaugsmes saturu. Skaties, kā šitais motivational tur video, skaties, ko Tony Robbins quotes un tā tālāk. Uztaisīja presīts no rīta izskrēja. Jā, vienkārši, what the fuck, kas tev noticis ir, kas tu slims esi, kas tev kaut kas tur nav kārtībā no sērijas. Un tad tas jau vairāk ir tā kā tam pašam cilvēkam iekšējais konflikts, jo vienkārši viņam ir, jebkuram cilvēkam ir pretestība mainīties. Vai ne? Un tad visiem liekas, ka es tā pa ķiharu. Es tā kluso kaut ko sevi, es tur samācīšos, saskatīšos visus tos video, samācīšos astroloģiju, saklausīšos visādas tur šos motivational speakers un tā tālāk, un tad vienkārši vienā dienā pēkšņi es būšu superstārs no sērijas. Jā. Bet tu attur to sevi no tā, pirmkārt, tas ar to es mēģinu pateikt, ka ja tu nedalies, ja tu tam visam seko līdzi, tev tas ļoti interesē, bet tu ar to nedalies, tad tu pats vienkārši, tu sevi apspied un vienkārši, tu reāli, tu saki, ka tu gribi kaut ko mainīt, bet tu reāli negribi mainīt. Jo vienkārši tu nevari saņemties. Es tev šita bišķiņ piekrītu, bišķiņ nē. Pēc tam pastāstīšu par to, ka es tikko jogu arī sāku, bet man brālis uzdāvināja kuras dzimšanas dienu 12 dzīves likumu no Jordan Petersona. Baigi jocīgi īstenībā latviski lasīt ļoti. Crazy, neiesaku pirkt latviešu valodā šo grāmatu, bet viņš tieši pirmajā nodaļā runāja par šo te, ka cilvēki
slāņu viņš nelietoja, bet pieņemsim, sadalīsim sabiedrību divās daļās. Ot ir tie, kas kur es sēžu mājās, strādāju savu darbu, es neko negribu mainīt, ja, un tad tas viens kur cilvēks izdomā izmainīt, un viņš iet skriet un tā espresīts un runā tos motivational un sāk likt Instagramā. Tā sabiedrība, jo viņš visu laiku ir bijis tajā daļā, sauksim, neveiksminieki, veiksminieki, bet tādā neveiksminieki. Nu, tur tie, kur neapmierināti ar dzīvi, viņi tev neļaus. Viņi vienkārši tā kā, viņi ir tie, kur zina, ka viens tā karikatūra, ka viens kāpj pa to katlu augšā un visi velk uz leju. Nevis visi pastumj uz āru, lai tu tiec ārā un izglāb mūs pārējiem. Bet viņš baigi smuki izskaidroja, es vienkārši neatceros precīzi, būs laikam jāizlasa vēlreiz nodaļa, jāuzstājas kāds rīls, un viņš izskaidroja precīzi, ka vienkārši ir tā sabiedrības daļa, kura to tā darīs. Ja tu tādā audzi, ja tu tādā esi, tu nemaz negaidi to, ka tavu astroloģiju un vienalga tavs presīts un motivational speaking, tagad kāds tev sāks tur, klep, ritīgi forši. Un tad notiek tā pārēja, tāpēc, ka, piemēram, ja es arī padomāju par tiem cilvēkiem, kas man bija apkārt, tad, kad es sāku jogu un meditāciju, no viņiem vienīgais, kas ir palicis, ir mana ģimene. Nu, jo ģimene nemainās, ģimene ir nemainīga vērtība, tu izēj visu kaut kam cauri ar viņiem, un beigās viņiem ir, pieņemsim, pofīgi, ja, un man kur brālis izprintē 3D printeru pat Budas šito te statuju, jā, dzimšanas dienā. Jā, nu kaut gan pieņemsim no sākuma, nezinu, viņi tur visi ierāds par to, ka un brālis pieņems, otrs brālis, jā, kas tā pa čūsku mūziku, ko tur spēlē, zinu, tur indieši kaut kā. Bet tas ir, man liekas, dabiski, tas ir forši, tas tie testē un tāds ritīgi forši, bet ja mēs runājam par draugiem, man nav apkārt tie paši cilvēki. Nu jā, un tad ir... Iedomājies, ja tu tagad vienkārši, ja tu, Monta, darīsi kaut ko citu, tu rādīsi, kad mums ir iespēja darīt kaut ko citu. Tu parādīsi, ka mēs varam, bet mēs visu laiku slinkojam un nedaram. Un tas ir ritīgi sāpīgi, un tāpēc jāvelk tev uz leju. Kāpēc? Tas tikai parādīs par to, cik es esmu slinks, nevis cik tu esi kruta. Nu jā, un tad ir tā otra sabiedrības daļa, kur ir, teiksim, tā tie veiksmīgie cilvēki, vai kas skatās uz izaugsmi, skatās uz viņi šīs pārmaiņas viegli tver, un kuri, pieņemsim, es redzēšu, Mairis arī grib uzzināt par astroloģiju. Nāc, Mairis, tev izstāstīšu. Jā, astroloģija ir normāla, mēs varam pārdošanu, mēs varam coaching, mēs varam astroloģiju, mans pēc fiziku arī visu kopā, visu cool, nāc šurp, nāc pulciņā. Un tā ir pavisam cita daļa, jo tā ir daļa, kura viņa tev nenosodīs. Tu gan jau, ka pats zini arī biznesā, tie, kur ir uztaisījuši biznesu, par tevi nerēc. Jā, tā vienmēr ir tie, kas ir tev soli priekšā, tie vienmēr... novērtēs visvairāk dirž tie, kas ir aiz muguras. Nu jā. Tie, kas velk no tā spaiņa, saprot, tas krabs lien ārā no tā spaiņa, tev velk atpakaļ, bet tie, kas ir izlīduši, tie bez mazai, tev dod roku, es tev palīdzēšu izlīst. Tā ir. Jā, varam iedomāties to bildīt, ka tu jau esi tā kā uz tās maliņas, tad ir otrā pusē tie, kas tev vienkārši vai nāc šurpu, uz lecam un daram dzīvē lec. Un es arī esmu to pašu pieredzējusi, ka, cik gadi pagāja, lai es teiktu, man ir bizness, vai man ir online bizness, vai kaut kas tāds. Un tie cilvēki, kad kamēr es vēl to pulku apkārt savāc, jo nepietiek redz, tev ir tāds pašizaugsmes, pieņemsim, tur jogas, mīļotāji, meditācijas, bet tad ir vēl, tagad man ir online bizness. Un kamēr tu tos vēl cilvēkus atrodi, kuram arī ir kaut kāds vienalga maziņš, liels kaut kāds biznes, un tad tev neticās, jo tu esi pieredzis tajā tur neveiksmnieku pulciņā visu laiku dzīvoties, un tev neticās, vēl liekas, ka viņš melo, ja viņš saka, ka viņš tev atbalstīs. Jā. Tev vienkārši tā kā, what the fuck? Tāds ritīgais, tā kā, ko viņi mani atbalsta? Viņi saka, jā, viņi saka, tev izdosies. Un kamēr tu vēl to savu psihi pieredini pie tā, ka viss būs kārtībā, ka viss ir forši, ka Mairis nav tā, ka viņš man saka, Monte, tev sanāks, bet pēc tam es pagriežos un viņš man ar nazi iedur mugurā. Baigi, tur tā daudz, un es nekad tā nebija, kā viņš tajā grāmatā, viņš tik spilgts, tur tāda baigi garā nodaļa par šo tieši bija par to cilvēku, tām divām daļām tiešām, kas ir tādas, ka tev neļaus vienkārši tā, jo es parasti par to, ka jebkurā vidē var visu izdarīt, ja tu gribi. Tāpēc, ka es esmu izdarījis visu, ko es esmu gribējusi, es neesmu nekad vidi vainojusi, bet viņi ir tiešām dabiski nomainījusies. Tu neesi vainojusi vidi, bet tu jau esi, bet tu tik daudz esi vidi mainījusi. Jā, reāli. Es nevainoju, es mainu. Jā, tu vienkārši, sanāk, ka tev nav grūti sev pārlaust un sev mainīt, tāpēc, ka tu neesi visu laiku vienā vietā, tu neesi ar tiem vieniem cilvēkiem, tu visu laiku vienkārši, ar to, kā tu esi apceļojies pasauli un bijusi redzējusi visu kaut ko, tas jau arī ir tas, man liekas, kas ritīgi maina tos cilvēkus, tad, kad viņi izbrauc ārā, kaut kur aizbrauc projām un redz, ka, pasties, bet šitā arī var. Un tad viņi atbrauc atpakaļ.
Un tad vienkārši viņi jau ir bezmazliet, tā, ka tu jau esi jau kaut kādā veidā. Tu izgāji reāli cauri tam savam heroes journeyam, burtiski, ejot tajā adventurā un meklējot tos saucamos mentors, kur tev visu kaut ko mācā. Kas ir pēc tā scenārija. Bet pa vidu jau tev tāpatām ir, es atceros, cik es šausmīgi ilgi sapņos redzēju savus, agrākos vidusskolas draugus, draudzenes. Tā, ka tev ir, tu pamosties un tev liekas ārprāts, vai mēs tiešām nekad vairs mūžā nebūsim draugi. Jā. Tas ir sāpīgi. Tas ir, atvadīties no tiem cilvēkiem. Un ne jau, ka tev pat nav bijis tur tāda oficiāla, visi mēs izbeidzam attiecības, jo es tagad eju citā līmenī. Tas, vienkārši mazāk laika pavadu kopā, mazāk runā, nav vairs kopīgas tēmas, un tad vairs nav, un sirds jau sāp. Tas jau nav tāds, tāpēc arī, ir jāsaprot, ka tie cilvēki otrā pusē, ja tās lietas, ar ko jūs dalaties, ir tādas, varbūt pat controversial, vai nezinu, kā latviski labāk šo vārdu iztulkot, kontroversiāls, vai tāds mums ir vai nav, bet pretrunīgs. Pretrunīgs, vai tā ir baigā ezotērika vai pašizaugsme, jo man liekas tagad jau pa mainstream iet, bet vienalga arī rekur pārdošana un mārketings. Tur tieši tas pats. Tu pārdod, neģēlis. Man nepatīk uzbāzties, man visi šitie pārdevēji besī. Tu arī esi viens no šitiem visiem, kas man besī. Jā. Taču, visās jomās šis ir, bet, un tāpēc saprast, tā viena daļa ir, tāpēc cilvēki nedalās. Otrs, ko es redzu kā risinājumu, ko arī ļoti skaisti, es redzu, meitenes izmanto kas ir, manā pulkā tādas, un kurš redzu, viņas apmāca savus sekotājus. Viņas pieņemsim māc, ja tu, šis ir arī, man liekas, no Sandras Magic Kick, kur ir arī astropsiholoģijā. Viņa pieņemsim pasaka, ja tu patērē man saturu un neliec man sirsniņu, tu pats sev enerģiju zodz. Tā kā tu nedod atgrieznisko saiti. Un, protams, ka tas ir izglītot savu sekotāju. Un, protams, ka tev ir tāds, tu uzreiz piefiksē. Jo es arī storijas scrollojot, nedomāju sirsnīgs visiem likt. Jā, tāpēc, tam sirsnīgām jau vairs nav vērtība. Jā, arī. Lielāka vērtība ir droši vien tam komentāram vai tam, nezinu, ziņai, ko tu atrakst atpakaļ. Kad tu vienkārši pasaki, jau forši noklausījos jūsu podcastu, bija interesanti, man patīk. Rekomendācijas jautājums no sērijas. Bet man liekas, ka tas ir tas tieši... tā jautājuma būtība ir, es sāku, viņi nedalās, neklausās, nedod nekādu atgrieznisko saiti, vienkārši jāiet uz priekšu un vispār, pirmkārt, pacietību un, ja tev tā jāturpina ir un vienā brīdī varbūt tās kāds uzrakstīs 1, 2, 3, jo tā jau ir, mēs jau dzirdam vairāk tos sliktos komentārus nekā kaut kādas labās lietas. Kāds uzrakst pa podcastu, tur, man patīk tas, man patīk šitais, jā, cool, paldies, ir tik stilīgi. Kad kāds pasaka kaut ko sliktu, tur 3 dienas domā, Dievs, nē, es negribu vairāk, kā man šito vajag, kāds sakars. Kāds ir no tiem, kas tajā spainī velk uz leju. Jā, es vēl arī saku pie šī, arī otrs ir, kāpēc tev to vajag. Jo redz, viens ir, ja tu gribi to iesaisti, tāpēc, lai tev vairāk sekotāji rodās un viss kaut kas. Es nezinu, vai tas ir tas pareizais arī sākot, vai tas ir tas pareizais, virziens, kurā domāt vispār. Jo man ir tā, kā tu teici, ja to nenormāli patīk, runā par to stāsti, iemācies labāk stāstīt, efektīvāk, skaties, ko citi dara, arī tādā labā, ja tu vari ar tādu foršu brīvu prātu paskatīties, es skatos, viņa dara tā, tas reāli strādā, vai es arī darīšu kaut kā līdzīgi, bet ar to savu pieeju. Nevis, kā mēs teicām, nevis kopējot, tikai tāpēc, lai tā kā es daru tā kā visi citi, bet tāpēc, ka tas ir kaut kas reāli kičīgs, reāli foršs. Un vienkārši iet uz priekšu, un es nezinu, cik man ilgs laiks pagāja, lai es vispār kaut kāds atsauksmes vai kaut kas pie manis atnāca. Cik tev bija, kopš tu kaut ko esi... Tā nāk caur Instagram cilvēki, tā nāk no zvaniem. Ne caur Instagram, bet tagad, kad ir vienkārši, es saku par tiem pašiem podkāstiem, ir vienkārši cilvēki, kur kaut kādā veidā ir klausījušies podkāstus, pagājis kaut kāds nezinu cik ilgs laiks, viņi tur noklausījušies nezinu cik ilgs, tur cik daudz stundas un epizodes, un tad vienā brīdī vienkārši kaut kur kāds uzrakst, kāds kaut kur dabūjis numuru, ir uzzvana, man tur tas ieteica, man šitais ieteica, es dzirdēju tev tur vai dzirdēju šitan, bet tas nav nekad tā, kad vienkārši... redzēju tavu postu, vienu, un uzreiz te uzrakstīju. Tādi ļoti, ļoti maz cilvēki. Tad vienkārši ir,
Visiem ir tas bullshit detektors, un visi mēģina izvērtēt, vai tas, ko tu runā, vai tam var ticēt, vai tas vispār ir, nu, tā kā, vai to var pieņemt, vai tas ir ok, tāpēc, ka to, ka mūsdienās vienkārši tik daudz informācija, un tu jau iepriekš minēji, kad visi bļaustās un jāizvērtē, kurš bļaustās kaut ko jēdzīgi no sērijas. Jā, un jāskatās jau arī, kas tiem cilvēkiem tie, kas ir tikko iesākuši pie tiem, kas viņiem patīk, ko viņiem vajag. Un tā ir arī, man liekas, tāda saruna, nu, kas man pieņemsim ļoti veiksmīgi sanākuši ir, kad story, nu, tur, kur tu iesaisti kaut kāds, un citreiz tie jautājumi ir pavisam vienkārši. Tāda kaut kāda, es skatījos vakardien Kristīnai Virsnītē, īstenībā bija ļoti labs, viņa tā, es sapratu, kāpēc man dzīvē nav prieka, man nav hobiju. Kāds ir tavs hobijs? Komentāri pilna gūzma, pat es izlasīju cauri, jo man patīk šitos lasīt, tā kā man patīk lasīt, skatīties, ko cilvēki vispār raksta, ko viņi domā, analizēt, skatīties, kas tur pa idejām un tāds, jā. Un, protams, viena bija ierunājis par to, nu, pievienojas, kad viņai patīk divings un varbūt, ka gribās pat freediving, un tad bija kaut kas uzrakstījis, ka freediving gribētu izmēģināt. Protams, ka man bija jāiekomentē, kad nāc ritīgi forši ķipselā, ir viss ritīgi forši, bet redzi, aiziet un ir tā saruna, bet jautājums, tu pa vienkārši tā kā 5. klases atmiņu kladē, kāds ir tavs hobijs? Jo tāpēc, ka to visi zina atbildes, nevis kurā ascendentā ir kaut kāda tava tā zvaigzne. Tu zini, es arī nezinu. Pat es esmu kaut ko skatījusies tur, un tad man ir jāgooglē, un tā kā, ko, es taču aizmirsu jau. Un tā kā es iegooglēju, paskatījos, aizmirsu, pagaiet vēlreiz. Jā, bet tev tas liekas tavā jomā, tev tas liekas dabiski, ja tu esi tajā astroloģijā, un tu stāsti varbūt par kaut ko pavisam tik dziļu par to, ko es neko nesaprotu. Jā, un tad vēl, protams, arī viss noformējums un viss foršais, nu tā, lai tas ir viegli saprotams. Man liekas, labākais, kas ir vienmēr vai tas ir saprotams 4. klases skolniekam. Jā, un omei. Ja oma nesaprot, tad kaut kas nav kārtībā, tad jāstāst savādāk. Jā. Man oma vienmēr, kā tu strādā? No datorā. Jā. Nevis tur datorā. Viņš tur kaut ko datorā dara, viņš pie datora sēž. Jā. Tā kā, iedomājies, cik daudz lietas pie datora var darīt reāli. Tā kā visu kaut ko, bet kaut ko viņš tur datorā dara. Un kā tur vispār tā nauda? Kā tur var rasties nauda? Sēžot pie datora. Tā kā kādā veidā, ko tu tur visu dienu skaties tajā datorā? Tā ir strādāšana. Jā. Es parasti skaidroju tā, tas tā kā pa telefonu mēs zvanām un mēs runājam. Un tad es palīdzu, un tad, par to man maksā. Kā tu pa telefonu var palīdzēt? Tu jau neko neaizved, Man vislabākais patīk. Tev maizītei sanāk? Vecumam, maizītei ir glutēns. Ja, kad vienkārši arī tas, tu iedomājies to, tā kā tev maizītei sanāk, es jau saprotu, tas ir, vai tev sanāk, bet, arī jebkurā gadījumā, viņas gadījumā tas ir, tā kā, ja tev ir maize, tad tev ir ko paēst, jau mums ir tā kā, kāda maize, tā kā pēdējais, ko es, vai arī, es šausmīgi gribētu maizi, bet es nevaru viņu tik daudz ēst, jā, vai arī, tev tas pavisam cits tas priekš, tas maizītais nāk glutēns. Tā. Man liekas, ka sanāca forši, un es domāju, ka astrologs arī novērtēs šo epizodi. Jā, galvenais vienkārši. Man tā ritīgi daudz reizes bija, kad es arī sāku to savu podkāstu, nezinu, kurā turēt tajā gadā, 19. laikam, kad vienkārši tu visu laiku rokas nolaižos tikai tāpēc, ka vienkārši cilvēki neraksta, neviens ko nesaka. Bet ir ik pa brīdim vienkārši pat nevajag daudz, kāds uzraksta, kāds kaut ko forši atsūta un visu, un tad tu saproti, ka tajā otrā galā kāds reāli dzird un redz, un ar to jau pietiek. Vienkārši tikai ar to, ka tu zini, ka tur otrā galā kāds arī klausās un kāds tev sadzird, un ja viņš jau ņem vērā kaut ko un viņam kaut kas sanāk, tad vispār super. Tad vienkārši perfekti. Tieši tā. Mums gribās vienkārši nenormāli daudz. Un uzreiz, un ātri, un šodien. Jā. Bet vienkārši jāpaciešās ir. Un iedomājies vienkārši, kas, pa lielam, cik nenormāli krūti, kad tevī vispār kāds klausās un kāds vispār skatās tavu saturu, ņemot vērā to, ka vienkārši es tikko atcerējos, iedomājies tos visus savus followers, vai arī tos cilvēkus, kas tev skatās to storiju, un iedomājies, ka viņi tev visi sēž apkārt. Jā, vienā telpā vienkārši. Vienā telpā, un oh my god!
tev 100 cilvēku noskatās storiju, un tev viņi pēkšņi ir bums istabā. Šajā istabā Jā. neiet 100 cilvēku vienkārši. Jā, un tas man liekas, jā, tas reāli cool, jo, jā, uz tā laikam varam arī beigt par to, ka, vienkārši būt pateicīgiem par tiem cilvēkiem, kas tev skatās un kas ir, un ar tiem arī strādāt. Jo es sev arī saku, viens cilvēks, viena problēma, un, tas viens risinājums, un priekš tā viena cilvēka, un kā tas atstāv fokusēties, baigi viegli ar strādāt, jo tu vairs sev nepārmet, un tev vairs nav tā iekšējā balss, ka, bet es gribēju, lai ir 100. Kāds 100, strunts pa 100, kur ir vienam mēs šo atrisinājām, kur mēs izstāstījām podkāstā. Marija būs happy, jā, par to, ka viņa kāds uzklaus, saprot, un varbūt viņai kāds jauns insights radīsies. Un būt ar to ok. Jā, baigi forši. Pārējie, ja kāds tie, kas klausās, skatās, vienkārši droši var uzrakstīt kaut kādu jautājumu vai kaut ko, tad mēs zināsim, ka kāds otrā galā reāli dzird. Jā, var droši man zēpast vai Instagram vai Mairam uz Instagram. Jāpierakst show notos arī. Un tā. Paldies! Paldies! Čau!